Labdien! Laipni aicināti diskusijā Zaļš vairs nav tikai zaļš, kur mēs runāsim par vides sociālajiem un pārvaldības ilgtspējas principiem. Un kur šodien ar Latvijas darba devēja konfederācijas gādību un ar tās lieldraugu Sijā Laflora, kas ir parūpējusies par skatuves noformējumu, un Cleaner grupa atbalstu mēs runāsim par jautājumiem, kas ir patiešām pēdējos gados biznesa vidē kļuvuši arvien būtiskāki un nozīmīgāki. Vieniem varbūt ilgtspēja šķiet joprojām tāds varbūt pārējošs trends, varbūt apgrūtinājums, bet man tiešām gribētos domāt, ka tā ir tā nosacīti tuvredzīgākā daļa mūsu vidū. Citi uz ilgtspēju skatās kā tādu atbilstības vingrinājumu, kur kāds no malas prasa, ko tad mēs darām ilgtspējas jomās, un tāpēc mēs esam spiesti vai aicināti par to nedaudz padomāt un varbūt arī kaut ko darīt. Varbūt tā nav tāda pati pareizākā pieeja vai recepte, bet katrā ziņā tas tiešām liek vismaz aizdomāties un varbūt pamanīt savā darbībā kaut ko jaunu, kam pievērst uzmanību. Bet šodien šeit uz šīs skatuves mēs sastapsim tos uzņēmumus, kuriem ilgtspēja ir viņu stratēģija, viņu nākotnes redzējums, un bez kā viņi ne savu ikdienu, ne arī savu attīstību vairs nevar iedomāties un iztēloties. Mani sauc Ieva Kustova. Es esmu Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļa ilgtspējas un vides pārvaldības daļas vadītāja, un ilgtspējas jautājumi ir arī mana ikdiena gan manā darbā, gan sadarbībā ar dažādiem uzņēmumiem, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Un šodien mani patiešām interesē tie stāsti, ko mums pastāstīs 4 Latvijas uzņēmumi, un es arī visus šo uzņēmumu pārstāvjus aicināšu sev līdzās pievienoties uz skatuves un pēc tam arī dalīties savos stāstos. Zanda Šadre, Rimī Baltika korporatīvās atbildības un komunikācija direktore. Sabīna Alta, Sijā Laflora attīstības direktore. Agita Baltbārda, Cleaner grupa valdes locekle. Un Gunters Baļķūns, akciju sabiedrības Latvenergo valdes loceklis un finanšu direktors. Prieks jūs visus šeit redzēt, uz skatuves līdzās, un mūsu un jūsu, tā kā arī auditorijas saruna norisināsies 2 daļās. Pirmajā daļā mēs iepazīsimies ar katru uzņēmumu stāstu atsevišķi, kur katrs no klātesošajiem izstāstīs, kā tad savā darbībā ievēro ilgtspējas principus, kā veido savu ilgtspējas stratēģiju, kādas atziņas ir guvuši šajā ceļā. Un pēc tam otrajā daļā tad jau mēs pievērsīsimies tādai aktīvākai, interaktīvākai diskusijai un arī parunāsim par to, kādus tad punus katrs no viņiem ir guvis savas stratēģijas izstrādes gaitā, kādus jaunatklājumus var būt guvis un kas no tā visa var noderēt arī iespējams kādam no jums klātesošajiem tālāk arī strādājot pie saviem ilgtspējas jautājumiem. Un es gribētu arī vērst uzmanību, ka jums ir iespēja uzdot jautājumus Slido platformā. Uz ekrāna tieši šobrīd var redzēt, varat noskanēt kodiņu un attiecīgi arī uzdot jautājumus, ja jums tādi rodas. Un mēs diskusijas beigās arī mēģināsim uzdot vismaz būtiskākos no šiem te jautājumiem. Bet jā, lieki nevelkot garumā, es domāju, ka mēs varam sākt, un es došu vārdu pirmajai Zandai Šadrei no Rimī Baltika, un Zanda, tavs stāsts. Labdien! Kā jau Ieva minēja, esmu Zanda, pārstāvu Rimī, prieks būt šeit lampā, un kā pirmajai runātājai, būs tas uzdevums mazliet iesildīt šo diskusiju. Un vēlējos jums uzdot jautājumu, kā jums šķiet, cik procenti Rimī pircēji ņem līdzi maisiņu, savu maisiņu dodoties uz veikalu? Cik procenti? Būs iespēja iegūt balvu. Protams, maisiņu. 3%? Vairāk? Kurš teica 40? Ārtats nedrīkst piedalīt. Bet labi, lūdzu, pareizi. 41%. Šie maisiņi ir nopērkami Rimī limitētā skaitā. Tas ir mūsu ilgtspējas inovāciju projekts, kur atbalstam koku stādīšanu sadarbībā
ar Pasaules dabas fondu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Nu, lūk, jā. Tad par ko es šodien runāšu? Vēlos jums pastāstīt un padalīties par 2 domām. Pirmkārt, kādas ir priekšrocības uzņēmumam, kura biznesa un ilgtspējas stratēģija ir integrētas, tad nav 2 dažādas, bet ir viena stratēģija. Un otra doma, ko tad mēs kā liels Baltijas uzņēmums varam darīt un ko esam iecerējuši, lai veicinātu to, ka ilgtspēja kļūst par mainstreamu. Kā to padarīt vieglu, uz rīcību orientētu un tādu, kas sagādā prieku. Bet par šo mainstreamu. Man šķiet, ka ilgtspēja šobrīd ir tēma, par ko runā un uztraucas tāds elitārs klubiņš. Nu, kā mēs šeit. Eksperti, cilvēki, kas seko līdz norisēm, kas seko līdz likumdošanai. Un man šķiet ārkārtīgi būtiski, ka tēmai ir jāiet plašāk ārpus šī elitārā klubiņa un jākļūst daļai no mūsu pircēju, mūsu sabiedrības ikdienas. Kā to izdarīt? Nu, tas ir sarežģīts jautājums, bet es domāju, ka ilgtspējas inovācijas un labs regulējums, gudrs regulējums ir veids, kā to izdarīt. Mazliet par mani pašu, kādēļ tad ilgtspēja un kāpēc man šķiet šis ir tāds misijas darbs, ko es daru strādājot RIMI. Vai jūs zināt, ko nozīmē latīniski vārds silva? Precīzi. Silva latīniski ne tikai mežs, bet arī ciems, kurā es uzaugu pie Smiltenes, kuram apkārt, protams, bija mežs. Tātad uzaugu burtiski mežā. Diemžēl liela daļa no šī meža šobrīd ir izcirsta, kas, protams, ir skumīgi man kā silvas patriotam, bet arī kā ilgtspējas darbiniekam. Un man šķiet šī cieņa un sapratne par dabas vērtībām man ir iekodēta jau no bērnības. Tālāk mācoties diplomātiju un politikas zinātni, es uzzināju, ka liela nozīme, protams, ir starptautiskai sadarbībai tēmās, ko valstis vienas pašas nevar atrisināt. Protams, klimata pārmaiņas, biodaudzveidības mazināšanās ir kaut kas, ko atsevišķas valstis nevarēs atrisināt. Bet strādājot biznesā jau 10 gadus gan RIMI, gan citos uzņēmumos, saprotu, ka liela nozīme ir arī patērētāju pieprasījumam. Vai ir pieprasījumi pēc ilgtspējīgām izvēlēm, produktiem un vispārējā. Nu, un tad liekot to visu kopā, tas, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir arvien vairāk radīt iniciatīvas, kas pierādītu, ka RIMI misija un tās gan sekojoši atbalstīt veselīgas, ilgtspējīgas izvēles patiešām īstenojās praksē. Tad šīs abas stratēģijas ir integrētas ne tikai misiju līmenī, bet arī konkrētās iniciatīvās. RIMI jūs nevarēsiet nopirkt sarkanā saraksta zivis, varbūt esat dzirdējuši, Pasaules dabas fondam ir šāds te, tā kā sarkanā grāmata tikai priekš zivīm globāli. Mēs aktīvi strādājam pie tā, lai no nākamā gada arī olas, ko jūs pērkat un pirksiet RIMI, būtu tikai ārpus sprostiem dētas brīvos apstākļos radīts produkts. No biznesa viedokļa tas nav loģiski, jo pareizāk būtu pārdot no biznesa viedokļa preci par lētāku cenu lielākos apjomos. Taču šī misija atbalstīt veselīgas, ilgtspējīgas izvēles ir būtisks kompass, kas mūs vada arī ikdienas izvēlēs, sortimenta plānošanā un visur citur. Un vēl vēlējos piebilst, ka RIMI darbinieku labumu apraksts aizņem 21 lapu. Tātad 21 lapa darbinieku labuma apraksts. Es domāju, tas labi liecina arī par mūsu sociālo atbildību, jo sarunas tēma ne tikai vide, bet arī sociāla atbildība. Un otrs aspekts, ko vēlējos pieminēt par priekšrocībām, mēs esam daudz gatavāki strādāt ar jauno zaļā kursa regulējumu, ko jūs arī visi liela daļa droši vien pārzināt, sekojat līdzi. Šī pieeja integrēt abas stratēģijas mūsu uzņēmumā ir saistīta ar Zviedru mātes uzņēmumu IKAS grupa. Jau kopš 2016. gada, neilgi pēc Parīzes vienošanās, gan politikas, gan vadlīnijas, gan dažādi citi būtiski dokumenti tika ieviesti arī šeit Baltijā, par ko varam būt visi, manuprāt, kā sabiedrības ļoti priecīgi.
Un vēl viens tāds konkrēts piemērs, ko tad dod tas, ja stratēģiskā līmenī ilgtspēja ir prioritāte. Mēs esam iemācījušies strādāt ar pienācīgas pārbaudas procesiem, tātad due diligence. Tie, kas zina šo te brīnišķīgo frāzi, due diligence attieksies ne tikai drīzumā uz privātās preču zīmes piegādātājiem, bet uz daudz, daudz plašāku piegādātāju loku. Tātad mums būs jāzina, kā no lauka līdz veikalam tas produkts ir audzis, ražots, piegādāts un viss pārējais. Ja? Un es domāju, ka mēs varēsim palīdzēt Latvijas ražotājiem, piegādātājiem un visiem citiem, uz kuriem attieksies zaļais kurs, būt atbilstošiem šim regulējumam, iekļauties tajā un saņemt varbūt mazāk sodus, kas arī nav mazsvarīgi. Un otrs, par ko vēlējos šodien pastāstīt, ir, tad kādi tad ir nākotnes plāni un ko mēs kā uzņēmums varam darīt, lai palīdzētu ilgtspēju padarīt par ikdienas procesu, par mainstreamu, ko dara ik viens, lai tas ir viegli un tas sagādā prieku. Protams, mēs aicinām ikvienu atcerēties paņemt līdzi maisiņu uz veikalu. Cik no jums to atcerās izdarīt? Nu, brīnišķīgi. 90%. Ļoti labi. Es ceru, nākamreiz, kad mēs taisīsim šo aptauju, rezultāti būs daudz labāki. Protams, tādējādi mēs mazinām plasmasas apritu un visu pārējo. Otra tēma, par ko mēs aktīvi runājam, ir iemācīties mazināt pārtikas atlikumus jūsu mājsaimniecībās un mūsu pašu procesos RIMI, ko mēs esam izvirzījuši kā numur 1 prioritāti vides ietekmes mazināšanai. Iemācīties 2-3 pārtikas atlikumu mazināšanas receptes, manuprāt, var ik viens. Ja nav ideju, brīnišķīgs rīks ir ChatGPT. Iemetiet tur idejas, jums piedāvās brīnišķīgas receptes. Iemācīties, kā to cirvi, kā tas upu izvārīt vai to sacepumu izveidot, manuprāt, var ik viens. Mazāk izmetīsim ārā pārtiku. Un trešais tāds paradums, par ko noteikti aicinu ikvienu aizdomāties, ir pareiza pārtikas uzglabāšana. First in, first out. Neaizmirstam, ka mēs kaut ko esam nopirkuši. Un tie ir tie ieradumi un rutīnas, par ko domā un kurus ievēro arī veikalu darbinieki. Es domāju, mēs daudz varam palīdzēt arī sabiedrībai iemācīties šos te vienkāršos knifus. Un noslēdzot par ilgtspējas inovācijām, varbūt esat dzirdējuši tādu lietu kā 1., 2. un 3. tvēruma emisijas. Nē. Esam. Tā ilgtspējas tā elitārā klubiņa starpā ir ļoti aktuāla tēma. Ar 1. 2. tvērumu mēs ļoti labi tiekam galā. 3. tvērums ir aizberga neredzamā daļa. Klimata ietekme visam tam, ko jūs pērkat. Kā tas ir ražots, piegādāts, cik CO2 ir emitēts, lai tas burkāns nonāktu tajā plauktā. Un kāda ir atšķirības starp Latvijas burkānu un Spānijas burkānu. Nu, lūk, tad no nākamā gada, iepērkoties RIMI e-komercijas vietnē, e-veikalā, jūs varēsiet redzēt pirmo produktu, kas ir pilotprojekta sastāvdaļā CO2 vērtību. Un tad papētīt, kāda ir jūsu klimata pēda, cik liels CO2 rodās no jūsu pirkumiem. Un tādējādi es domāju, ka mēs varam daudz palīdzēt ar inovatīviem risinājumiem mazināt klimata ietekmi arī jūsu ikdienas iepirkšanās procesā. Un noslēdzot, jāsaka paldies! Paldies, Zanda, par tavu stāstu. Mēs noteikti atgriezīsimies pie dažām lietām, ko tu minēji arī turpmāk diskusijā, bet pāris tādi pirmie ātrie jautājumi. Tu minēji par to, ka mums būtu jādomā un jārūpējas, lai patērētājs kļūst ilgtspējīgāks savās izvēlēs, lai dod priekšroku šiem ilgtspējīgākajiem produktiem un tā tālāk. Tu minēji arī dažus piemērus, ko jūs darat, bet kā tu redzi, kas ir tas veselīgais balanss varbūt starp ilgtspējīgas izvēles veicinošām lietām, varbūt arī neilgtspējīgas izvēles ierobežojošām lietām, nu, teiksim, nezinu, tie paši plastmasas maisiņi varbūt, ka nebūtu vairs pieejami vai tam līdzīgi. Kā jūs redzat nākotnē, kā jūs veidojat šo te balansu? Es domāju, ka
protams, gudram regulējumam, saprātīgam ir ļoti liela nozīme. Kāpēc? Tādēļ, ka tas rada vienādus spēles noteikumus dažādiem tirgus spēlētājiem. Tātad tas, kurš būs, nebūs situācija, ka tas, kurš ir ilgtspējīgāks, ir kaut kā mazāk konkurētspējīgs, jo viņa produkti vai pakalpojumi ir dārgāki, ņemot vērā augstākus kvalitātes standartus vai kaut ko citu. Tā kā regulējumam ir liela nozīme. Savukārt, tā otra monētas puse, manuprāt, ir investīcijas inovācijās, kā jau minēju, ilgtspējas inovācijās. Manuprāt, patērētājiem ir jārada iespēja patērēt ilgtspējīgi. Tas nenotiks pats no sevis. Un te ir liela atbildība lielajiem tirgotājiem, lielajiem uzņēmumiem integrēt šīs vienkāršās iespējas klienta iepirkšanās procesā, ja, lai tas tev ir tā kā, nezinu, apēst ābolu. Tik vienkārši. Padarīt pieejams un vienkāršs. Un tu minēji arī regulējumu. Jūs esat uzņēmums no visiem klātesošajiem, kurš strādā visās 3 Baltijas valstīs. Vai tu redzi, kāda ir šī gan patērētāja attieksme, gan varbūt arī regulējuma īpatnības dažādās valstīs? Un vai tas palīdz vai traucē strādāt? Es domāju, mēs Baltijā negribam atzīt to, cik mēs esam ārkārtīgi līdzīgi. Igauņi, latvieši, lietuvieši, mēs esam lieli lokāli patrioti. Mums šķiet, ka mums ir jāizgudro dažreiz ritenis no jauna katram savā valstī, bet, ja paskatās tādā makro līmenī, mūsu vēsture un tas, no kurienes mēs nākam, ir ļoti līdzīga. Un es domāju, mēs neizmantojam šo te kopīgo vēsturi, ekonomisko vēsturi un visu citu, lai aktīvāk sadarbotos. Es domāju, mēs vairāk katrs skatāmies savā virzienā, nevis viens uz otru. Un, iespējams, ilgtspēja ir tā joma, kur varbūt tapt kādai Baltijas uzņēmumu konsultatīvai padomei vai kādiem citiem risinājumiem, kur uzņēmējiem satikties, jo mums ir daudz uzņēmumu, kas strādā 3 Baltijas valstīs, kur katrā valstī tomēr ir mazliet atšķirīgs regulējums. Šur tur ir pārimplementēts, šur tur ir tieši precīzi implementēts, un tas rada sarežģītību, izmaksas un tādu neparedzamību. Paldies. Es ceru, ka to sadzirdēja gan darbdevēja konfederācija, gan varbūt arī kādi no lēmumu pieņēmējiem, kas ir klāt par šo te Baltijas konsultatīvo padomu vai līdzīgu veidojumu. Bet paldies. Mēs atgriezīsimies noteikti pie Zandas, bet tagad es došu vārdu Sabīnai Altai no Sijā Laflora, kas pārstāv, būsim godīgi, nozari, kur ilgtspēja ir tāds izdzīvošanas jautājums lielā mērā. Jā, labdien visiem redzētiem, neredzētiem. Esmu Sijā Laflora attīstības direktora Sabīna Alta un jūtos drošāk, kad man ieskauj kūdras kluči, protams. Tā kā es jūtos gandrīz kā mājās, jeb purvā. Sākot varbūt šo te stāstu, pirms divām dienām Sijā Laflora nosvinēja savu 29. dzimšanas dienu. Tā kā es domāju, ka katram no jums ir kādreiz nācies kaut ko iestādīt mūsu kūdrā. Tāds retorisks dabas jautājums, turpinot kolēģis Zandas stāstu no Rimī. Es ceru, ka nepienāks diena, kad Rimī pateiks, ka burkāns, kurš izaudzēts kūdrā, nav ilgtspējīgs. Jo tas varbūt ir tas, kas raksturo mūsu nozares izaicinājumus šobrīd. Esam jau saskārušies ar šiem jautājumiem saistībā ar citu veikalu ķēdi, kad mūsu klientiem, kuri audzē mūsu kūdrā, ir diemžēl jāpierāda vai jāpārtrauc piegādāt savu produkciju uz šo veikalu ķēdi. Tā kā tik smags ir šis jautājums priekš mums. Lai būtu skaidrs, mēs tos klucīšus un tos maisus pildīt nevaram vienkārši tāpēc, ka mums tā gribās, bet mūsu nozare ir stingri reglamentēta un, man liekas, Latvija ir tiešām izdarījusi visu, lai pierādītu to, ka ne katrs, kurš var ienākt kūdras purvā un šo te kūdru iegūt, nevis izrakt, kas ir viena no mūsu nozares klišajām, jo iegūstam mēs labi 10 centimetrus sezonas laikā. Tas ir ļoti neliels apjoms, un tieši tāpēc licence tiek izsniegta kūdras ieguvēji uz 75 gadiem.
Tā kā tas bizness noteikti nav vienas dienas, 10 gadu. Tas ir bizness, kuru mēs skatām paaudzēs un izmantojam šo resursu atbildīgi, ko pierāda ietekmes uz vidi novērtējums, uz kuru pamatojumu mēs vispār varam strādāt. Es pieturos pie sava teksta, lai es neaizmirstu, jo man ir tas, tā teikt, brīnišķīgais gods izlasīt absolūti visas regulas, kas ir saistīts ar mūsu nozaru, un ticiet man, viņu ir daudz, vismaz kādus 40. Tāpēc es gribētu sadalīt varbūt šos 29 gadus tādā kā laika līknē pirms un šajā ērā, teiksim tā. Līdz 2015. gadam mēs dzīvojām savā pasaulē, kur mēs domājām par tādu kā brenda menedžmentu, uzņēmumu tēla veidošanu, sociālo atbildību, kvalitāti klientiem un tam līdzīgi. Un tad pienāca 2015. gads, kad burtiski ar muguras smadzenēm mēs sajūtām, kad kaut kas briest. Mums ir jādomā, mums ir jāparāda un varbūt jāpierāda, ka mēs jau strādājam atbildīgi. Un tad radās koncepts, kuru mēs nosaucām līdzīgi kā bitenieki savu nozari sauc par biškopību, mēs viņu nosaucam par purvkopību. Tāpēc, ka purvkopība iekļauj atbildīgu resursa un savu zemju tā teikt, apstrādāšanu no ieguves līdz pat tam brīdim, ka tā ieguve ir beigusies un tur ir kaut kas jādara un jāatgriež dabai vai cilvēkiem šī vide. Lūk, un tad sākās dažādi veidi signāli no Eiropas projektiem, kuri bieži vien viesojās pie mums un vēl joprojām viesojās, jo mēs esam atvērta tipa kompānija, kur rāda un stāsta, ko mēs daram, lai arvien lielāka publika zinātu, kas ir kūdra un ko ar to dara. Jo, ticiet man, bieži vien lielākie kūdras noliedzēji ir tie, kas nezina pat, ka viņiem ir, ka viņi ēd tos pašus burkānus un audzē puķītes, izrādās kūdras substrātā. Lūk, un tad, teiksim tāds posms 2018. 2024. Līdz šodienai pat, ir iezīmējies ar dažādu veidu regulējumiem. Taisnīgās pārkārtošanās fonds, kuru sākotnēji nozare uzskatīja kā tādu iespēju atspērties un modernizēties, lai varētu iekļauties šajā transformācijas ceļā. Beigās izrādījās, ka mēs vienkārši atsakamies no enerģētiskās kūdras, kuru mēs jau tāpat neizmantojam dažādu iemeslu dēļ. Un iespēja modernizēties ir īstenībā šobrīd diezgan grūta, jo Eiropas kohēzijas fondi neatbalsta absolūti nemaz neko, kas ir saistīts ar inovācijām kūdras nozarē, tikai un vienīgi purvu atjaunošanu. Lūk, un tad... Zizims, taksonomija, visi šie skaļie regulējumi, ar kuriem ir dienā jāstrādā klimata likums, un tad visbeidzot pirms 2 gadiem nepilniem Eiropas komisija apstiprināja šo te ilgtspējas ziņošanas direktīvu, kad vismaz kaut kas nostājās, tā teikt, rāmīšos, un mēs sapratām, kas mums ir jādara. Un paldies Dievam, kad mēs jau bijām drusku solīti priekšā un bijām sākuši strādāt pie šiem jautājumiem. Līdz ar to es esmu priecīgi par to, ka šis rāmis ir. Mēs neesam vēl to uzņēmumu sarakstā, kuriem ir jāsniedz šis ziņojums, bet pirmais ziņojums tiks sniegs 26. gada 1. janvārī. Mēs esam tam gatavi, mēs sadarbojamies ar brīnišķīgām nevalstiskām organizācijām, ar kompānijām, ar pētniekiem, ar zinātniekiem. Strādājam pie datu vākšanas, esam izgājuši šo ceļu ar dzīves cikla analīzi mūsu produkcijai, kur pētnieks, kurš gatavoja šo pētījumu, pajautāja, vai jūs esat gatavi arī sliktam rezultātam. Mums nebija īsti iespējas. Protams, ka mēs bijām gatavi un mēs bijām ļoti priecīgi, kad izrādījās, ka salīdzinot ar 2 citiem alternatīviem produktiem, mūsējais tomēr parādīja labākos rezultātus un tā tad pierādīja to, ka tas velns nav tik melns, kā viņu zīmē. Un jāsaka godīgi, kad mēs šo te laiku dzīvojam tādās divās
dažādās realitātēs divās pasaulēs. Tāpēc, ka viena ir tā, kas ir mums purvā, kur ir klienti, kur ir kūdras produkcija, kur klientu loks tikai un vienīgi aug. Neskatoties to, kas notiek otrā pusē, kas ir regulējumi. Un, jā, tad, kad man apnīk sēdēt un lasīt vai rakstīt par regulējumiem, kāpēc kūdrai būtu jābūt un jāpaliek, un viņai ir jābūt ilgspējīgai, jo viņa jau vienkārši ir ilgspējīga, tad es aizbraucu uz purvu, un tur ir labi, ticiet man. Un jā, kā jūs pieminēju, mums kā uzņēmumam, kas jau ir atbildīgs kūdras ieguvējs, ir jādomā arī par biznesa iespējām un vidi nākamajām paudzēm, tāpēc, ka pie mums strādā 300 darbinieki sezonas laikā, pat līdz 500. Mums ir jādomā par šīm 300 ģimenēm un to, kā viņi dzīvos, lai viņiem būtu darbs, lai viņiem būtu stabilitāte, lai viņi neaizbrauktu prom no Latvijas. Nu, lūk, līdz ar to tad, es teiktu, ka tas ilgspējas ceļojums mums ir sācies, un ietekmes teoriju aizsācējs Ed Frīmens teica, ka tas ir vientuļš ceļojums, un es viņam pilnīgi piekrītu. Tas ir ļoti vientuļš ceļojums, bet mēs paliekam, tā teikt, draudzīgāki, ap mums cilvēki, tā teikt, nepieciešamie cilvēki, kur mums palīdz ar to tik galā, rodās arvien vairāk, un jāsaka tā, ka laikam jāatgriežas pie latviešu teicieniem, tagad, kad tas stāsts par to, ka vilkam ir jābūt pēdušam un kazai dzīvei attiecās tieši uz mums, jo mūsu galvenais uzstādījums ir palikt dzīvam un pabarot visu pasauli. Nu, lūk, tā kā es laikam likšu punktu, un tad jau ķersimies pie diskusijām. Paldies! Paldies, Sabīna. Arī vēlāk atgriezīsimies pie dažām tēzēm, bet jautājums tu minēji par šo te atbildīgo kūdrkopību un arī par to, ka tomēr arī jūsu nozarē būtu daudz kas jāmodernizē un varbūt jāievieš inovācijas un tā tālāk. Kas ir tās būtiskākās lietas, ko jūs tā strateģiski redzat, kas būtu jādara vai jāmaina vai jāievieš no jauna? Nu, mums jau šobrīd ir A, B un C varianti. C es nevienam vēl neatklāju, zinot to, cik riskanti ir tas, ka pasakot kaut ko skaļi, tas var aizkļūt līdz Eiropas komisijai. Tad faktiski ir tā, ka ņemot vērā to, ka mums ir jāpārskata savs biznesa modelis, jo tieši šie vides riski ietekmē pašu biznesa stratēģiju, šie ilgtspējas riski, kuri šobrīd uz mums attiecās. Tad mēs šos riskus zinām, apzināmies un līdz ar to esam izstrādājuši vairākas stratēģijas, kādā veidā mēs varam atrisināt un kompensēt šo te lielo bēdu, es viņu teikšu pēdiņās bēdu, ko mūsu nozara rada. Jeb mūsu uzņēmums, pareizāk sakot, protams, nevar skatīties tikai uzņēmuma tādā no uzņēmuma skatu punktu. Šis jautājums ir jāskat no nozares kopumā, bet jā, mūsu stratēģija ir tāda, ka mēs, pateicoties tam, ka mēs apsaimniekojam privātas purvu platības gandrīz 2000 hektāros, tad mūsu riski tiek sadalīti starp galvenais uzdevums ir kompensēt esošās iegūs emisijas, piesaistot un radot, teiksim, šos te produktus un ieviešot kaut kādas tehnoloģijas tajās vietās, kur ieguve ir beigusies. Līdz ar to mums ir šie te izejas iespējas, ar ko mēs varam šobrīd operēt. Nu, un, protams, kad viena no lielākajām uzņēmuma turpinājuma stratēģijām, kas ir labā, tanī pozitīvajā gadījumā A variantā, tas būtu, kad papildus šim te kūdras biznesam mums ir vēl viens bizness, kas ir atjaunojamā enerģētika un arī zaļā industriālā zona, kurā mēs audzējam paši Latvijā beidzot pietiekamā apjomā puķes, dārzeņus, šampiņonus un kokus tādus.
paralēli tam radot papildus darba vietas un tā teikt, ieliekot savu artavu Latvijas tautsaimniecībā. Tad šis ir tas plāns. Viņš principā gaida to pirmo soli šobrīd, kad tiks noslēgts līgums ar investoriem. Un mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs esam palikuši Latvijā ar šo, ka šis projekts neaizies tālāk pasaulē, tā teikt, bet paliek Latvijā. Un tad, kad mums darbosies šie te vēja ģeneratori, tanī brīdī mēs varam izmantot šo te enerģiju siltumnīcā. Un tad tas B variants, sliktais variants, kad šie te mūsu darbinieki varētu tikt pārkvalificēti uz citu darbības jomu, bet viņiem būtu darbs un tikpat stabils un nodrošināts kā šobrīd. Un, jā, kā jau es teicu, C variantu es neminēšu šobrīd. Labi, C variantam nepieskarsimies, bet jā, attiecībā uz šo te B variantu tas... mēs par zaļajām lietām, protams, vairāk runājam par vidas jautājumiem, bet šie sociālajie aspekti, protams, ir nemazāk svarīgi, kas notiek ar darbiniekiem, cik viņi ir pasargāti, cik sociāli nodrošināti. Ne tikai šādā izpratnē kā par nozarēm vai konkrētiem atsevišķiem uzņēmumiem, bet vispār varbūt kopumā šiem sociālajiem jautājumiem reizēm mazāk uzmanības šobrīd tiek pievērsts. Tā tas arī ir. To es pilnīgi droši varu pateikt, kad koncentrējoties uz vienu burtiņu ESG, mēs bieži vien aizmirstam, ka tur ir vēl divi. Un tas ir tas līdzsvars, ko mēs mēģinam vienmēr arī panākt, pateikt, jo es neslēpšu, man bieži brauc dažādas delegācijas, kurām es stāstu visu kaut ko, sākot no Greenpeace, beidzot ar pasaules meža kongresa dalībniekiem, un tikko es saņēmu jautājumu no amerikāņu pētnieces, meža nozares pārstāvs, kāpēc jūs turpinat iegūt kūdru, ja jums ir jārekultivē platības. Uz ko es teicu, ka kurā regulējumā šobrīd ir vispār ierakstīts, ka mēs to nedrīkstam darīt. Un es saku, un ko darīs mūsu cilvēki, jo man ir jāpiemina tas, ka mēs esam 317 vidēji darbinieki, un vidējā darba alga ir augstāka nekā IT nozarē. Tas ir, man liekas, priekš Latvijas, tas ir diezgan svarīgi, diezgan būtiski, lai šie cilvēki paliktu. Un viņi strādā reģionos, viņi nestrādā pilsētā. Tātad tas nozīmē, ka ir jāvērtē šī vietējā kopiena, jo tā ir vietējā kopiena, kas strādā šajā uzņēmumā. Mēs nemeklējam darbiniekus no ārzemēm. Viņi visi ir Latvijā dzīvojoši, Latvijas ģimenes. Tie ir vismaz 3000 cilvēku, kurus mēs ietekmējam. Labi, paldies. No kūdras nozares mēs dosimies pie citas un, manuprāt, nemazāk izaicinošas nozares atkrituma apsaimniekošanas, lai gan patiesībā jāsaka, ka Cleaner grupa šobrīd nodarbojas vairs ne tikai ar atkrituma apsaimniekošanu, bet arī citos biznesa segmentos. Un par to, kādos un kā veicas ar šo te ilgtspējas redzējumu, Agita Baltbērta tad pastāstīs, kuras, starp citu, manuprāt, ir viena no pirmajām ilgtspējas ekspertēm Latvijā, kas ir nokļuvusi uzņēmuma grupas valdē. Jā, paldies. Jā, Cleaner grupa patiesi nodarbojās jau faktiski ar plašu darbības loku. Daudz jautājums, ko mēs varam palikt zem lietusarga vides pakalpojumi. Atkrituma apsaimniekošana ir viens no tiem, jā, pat lielākais, es teiktu, bet ļoti daudz arī cita veida pakalpojumi. Bet mazliet pakāpjoties faktiski pāris nedēļas atpakaļ, kad mēs ar šīs diskusijas organizatoriem runājām par to, kas tad šobrīd īsti ir ilgtspējas stratēģija, ilgtspējas pārvaldība Latvijā, Latvijas uzņēmumos, vai tā ir regulu prasība, izpilde, vai tā tomēr ir vairāk jau pievienotā vērtība, tad es gribētu šodien laikam tieši par to arī runāt, par jēgu un jēgpilnumu ilgtspējā, ilgtspējas pārvaldībā un kā līdz tam var nonākt. Man gribētos faktiski pat arī aicināt mūs visus mainīt mazliet skatu punktu uz to, kā mēs raugāmies uz ilgtspējas pārvaldību, uz ilgtspējas stratēģiju. Jo, būsim godīgi, tas nav tikai dokuments. Jā, tas ir arī dokuments, bet tas nav tikai dokuments uzņēmumā.
faktiski mūsu uzņēmumā mēs uz ilgtspējas pārvaldību, uz ilgtspēju raugāmies kā uz filozofiju. Tas ir veids, kā mēs domājam, kā mēs strādājam, lai veidotu mūsu uzņēmumu grupu stipru, neievainojamu un ilgtermiņā plaukstošu, tātad ilgtspējīgu. Un runājot par to, kā visiem šiem procesiem piešķirt jēgu un jēgpilnumu, skaidrs kā ābats, ka ir jānonāk un jādodās tajā vietā, kur mēs neviens negribam doties, bet tajā pašā vietā, kur, kas faktiski laikam ir arī vienīgā, kur mēs spējam augt un izaugt, un tā vieta saucās ārpus komforta zonas, pilnīgi nekas jauns, mēs visi to vietu zinām pareizi. Bet tad tie mājasdarbi, kas ir faktiski katram uzņēmumam, ceļā uz ilgtspējas pārvaldību, uz jēgpilnu ilgtspējas pārvaldību. Man ļoti patīk citēt vienu klasiķi bez vārda un uzvārda, kurš ir teicis, ka izgāžot sagatavošanos, mēs sagatavojam izgāšanos. Un tieši tik daudz laika ir jāvelda visiem sagatavošanās procesiem, lai ilgtspēju vispār ieviestu, lai vispār nonāktu līdz brīdim, kad mēs varam sākt strādāt pie ilgtspējas jautājumiem un arī dalīties publiski ar tiem. Un tie soļi, lai tas notiktu jēgpilni, ir vairāki. Es labprāt pieskartos 4 no tiem. Un kā pirmais, kam arī mēs gājām cauri savā uzņēmuma grupā, ir ne tikai paskatīties spogulī pašiem uz sevi un lemt pašiem par sevi, tad ko mēs daram, ko mēs gribam darīt, vēlamies darīt un kur mēs gribam nonākt, bet atkal jau izkāpt to solīt ārpus savas komforta zonas un runāt ar savām ietekmes pusēm, ar saviem stakeholderiem, ar saviem darbiniekiem, klientiem, partneriem, nozares regulējumu veidotājiem un jautāt arī viņu viedokli, kas tad ir jūsu viedoklis, jūsu gaidas attiecībā uz mums, uz mūsu uzņēmumu, ko jūs redziet, kā mums būtu jādarbojās un jāveido, jāiegulda savā ilgtspējā, lai tas būtu saskaņā arī ar jūsu visu gaidām. Tas nav vienkārši, jo bieži nākās uzzināt lietas vai jautājumus vai tēmas, kam iespējams mēs tajā brīdī paši neesam gatavi. Arī mums kaut kādā mērā tas tā bija, bet atkal jau tieši nonākot tajā neērtajā vietā un punktā, mēs faktiski ieguvām tādu jaunu atspērienu punktu un tieši saprotot mūsu ietekmes pušu gaidas un vēlmes un pieprasījumu, mēs nonācām pie faktiski jauna biznesa pakalpojuma. Tajā brīdī, kad mēs jautājām saviem stakeholderiem, kas ir tas visnepieciešamākais jums no mums, tad tā atbilde bija gaužām vienkārša. Dalieties ar informāciju, kas ir jums, bet kas vēl nav mums, respektīvi mūsu klienti, tajā brīdī galvenokārt juridiskie klienti, kompānijas, sāka interesēties par informāciju, vai mēs to varam uzzināt, tas būtu interesanti un iespējams vēlāk arī noderīgi, cik tad mēs atkritumus radām, cik mēs šķirojam un kas no tā. Un tajā brīdī mums šāda informācija ir, bet, protams, ļoti lielos datu masīvos, agregētā veidā, bet mēs nolēmām tomēr rakt šajā lauciņā un faktiski nonācām pie jauna pakalpojuma un ļoti ciešā veidā šobrīd strādājam ar saviem klientiem, un viņiem ir absolūti ērtā veidā saņemami tāda datu banka, datu bāze, kur katrs uzņēmums var zināt, cik daudz viņš ir saražojis, teiksim tā, radījis atkritumus, cik daudz no tā šķirojis. Vienlaikus, protams, mūsu pusē ir arī tā zināšanu bāze, ar ko mēs varam dalīties, kā jūs varat dzīvot ilgspējīgāk, kā šķirot labāk, vairāk, pareizāk, vienlaikus arī kā ietaupīt un vienlaikus arī izdarot kaudzi ar mājasdarbiem mūsu pusē. Mēs arī šobrīd varam dalīties ar klientiem ar informāciju un datiem, kādu CO2 pēdu veido katra uzņēmuma radītie atkritumi, šķirotie, nešķirotie un ko ar to iesākt tālāk. Un te mēs nonākam pie otrā labā punkta, ar ko daudz ir jāstrādā, lai šeit ilgtspējas pārvaldībai piešķirtu jēgu, un tie ir dati. Melnais zelts, Pandoras lāde, kā nu kurš to sauc, bet patiesi dati ir tā svarīgā lieta, kā numur 1 nenonāk zaļmaldināšanā, nerunāt tikai tādos saukļos un frāzēs, bet dalīties informācijā, kas ir pamatot un argumentēta tieši datos. Un
Tas ir liels mājas darbs katrā uzņēmumā. Pirmkārt, saprast, kur tie dati veidojās, kā mēs viņus varam sākt vākt, kolekcionēt, strukturēt, kā veidot datu krātuves, bankas, kā viegli dalīties ar kolēģiem, klientiem ar šiem datiem. Un, kurš no jums jau pieminēja CO2, 1., 2., 3. tvērumu, un nu jau arī 4. tad arī mēs esam faktiski 2 gadus ļoti daudz pie šī strādājuši. Esam rēķinājuši savu CO2 pēdu, esam vēruši vaļā to 3. tvērumu, jo nu skaidrs, ka tur tiešām dzīvo ļoti liela daļa no emisijām. Un kolēģi man neļaus samelot, ka mazliet pikteri ir uz manīm bijuši par to, ka es esmu teikusi, nu, mēs īsti vēl nevaram par šo runāt publiski, jo mēs esam sarēķinājuši, ko mēs radām paši, mēs zinām, ko rada mūsu piegādes ķēde, bet kaut kur intuitīvi likās, ka mēs strādājam tajā nozarē, kur visticamāk mēs arī ne tikai radām emisijas ar savu biznesu un pakalpojumiem, bet ka mēs arī novēršam emisijas. Un patiesi mēs tomēr rakām dziļāk, gājām tālāk un sakalkulējām novērstās emisijas, un tas prieks bija liels. Jo šobrīd mēs esam sapratuši, ka mēs novēršam 2 reizes vairāk nekā radām emisijas, kas nozīmē tādu labu pašsajūtu pašiem par to, ka kontributējam un iegūdam tādā kopējā faktiski arī valsts ekonomikā ar klimata neutralitātes mērķu sasniegšanu, jo visa šī šķirošanas un pārstrādes, atkrituma pārstrādes funkcija, kā reiz arī ļoti, ļoti investē tajā kopējā valsts klimata neutralitātes mērķu sasniegšanā. Lūk, un jā, tad tās pārējās 2 lietas no 4 punktiem, ko minēju, ir viens ir risku vadība, ilgtspējas risku vadība, klimata risku vadība, kas bieži vien šķiet tā teorija, ko labāk nezināt, bet mums ir laba pieredze ar šo, jo atkal gribot darīt jēgpilni, mēs tomēr uzsākām procesu ar klimata neutralitātes risku izvērtēšanu. Un šķita, ko tad plūdi, karstuma viļņi, ko mēs ar to iesāksim, bet patiesībā man liekas, ka tie secinājumi mūsu pusē bija ļoti vērtīgi, jo izanalizējot iespējamos lokālos klimata riskus šeit Latvijā, mēs arī ļoti labi ieraudzījām jaunas biznesa iespējas, inovāciju iespējas mūsu nozarē, kur mēs šos riskus atkal varam pārvērst jaunās iespējās. Un pēdējā lieta, es domāju, ka svarīgi jebkurā nozarē, jebkurā jomā, jebkurā uzņēmumā, arī Sabīna pieminēja, ka ESG, tad ilgtspēja, tās faktiski ir 3 jomas, un tepat svarīgākais, protams, ir balanss. Mēs nevaram aizrauties tikai ar vienu no jomām, aizmirstot pārējās 2. Ir burvīgs arī piemērs, varat iegooglēt, nestāstīšu šobrīd gari par Teslu un vienu no tabakas kompānijām, kā viņi mačojās savā starpā un nevarēja saprast, kāpēc Tesla ir ne tik ilgtspējīga kā tabakas kompānija, bet arī tā var notikt, ja rūpes par ilgtspēju ir ilgtermiņā un pēc jēgas, būtības un jēgpilnas. Un tas secinājums, ar ko es laikam gribu nobeigt, ir par to, ka nākās nereti saskarties tādā uzņēmuma vadības līmenī ar to, ka ilgtspēja tas tāds dārgs hobijs. Un tas jau patiesībā neveicina konkurētspēju, jo mēs investējam, iespējams, mūsu konkurence tajā nē, tad kāpēc man to vajag? Un mana atbilde laikam ir par to, ka jā, es varu piekrist, ilgtspēja var būt dārgs hobijs, ja to dara ķeksīša pēc, ja to dara formāli. Bet ja tajā iegulda pēc jēgas, ja to faktiski veido kā tādu atsevišķu biznesa disciplīnu, tad tas nav hobijs. Tas ir veids, kā mēs varam ieraudzīt jaunas biznesa iespējas, paplašināt, radīt jaunus pakalpojumus, un mēs savā grupā noteikti par to esam pārliecinājušies. Paldies! Paldies, Agita, tieši par to pēdējo, ko tu minēji, par to, ka jūs esat grupas līmenī pārliecinājušies, ka tiešām šos riskus var pārvaldīt, iespējas izmantot. Kāds varbūt ir jūsu gadījumā tas lēmumu pieņemšanas modelis vai kā tiek tālāk pieņemt lēmumu balstoties kaut vai uz to pašu klimata risku izvērtējumu vai šiem pašiem CO2 aprēķiniem? Jā, tad tas, ko es pieminēju, ka izvērtējot klimata riskus, mēs ieraudzījām biznesa iespējas, respektīvi brīdī, kad tu saproti, ka Rīgā, arī Latvijā, viens no lielākajiem un reālākajiem klimata riskiem ir lietus un plūdi, tad skaidrs, ka jau iesāktās faktiski investīcijas, ko mēs sākām mazliet ar tādu skatu,
kā uz eksperimentu, kā varbūt uz pilotprojektu. Mēs sākām Rīgā būvēt pazemes atkritumu konteinerus. Tad nevis tos zaļos, ko jūs šeit ik pa laikam redzat, kas ir stumjami pārvietojami pielām, ko bieži vien mīl arī dzīvnieki un arī citi uz 2 kājām staigājoši. Un riski ir daudz un dažādi arī ar šiem konteineriem, bet iebūvējot šos pazemes konteinerus, milzīga investīcija, piekrītu. Bet vienlaikus, tad, kad tu saproti, ka klimata risks ir plūdi, tad tieši šis infrastruktūras veids ir visdrošākais gan biznesam, gan arī iedzīvotājiem, gan apkārtējai videi. Un tajā brīdī tu ļoti labi ieraugi to saikni starp riskiem un jaunu infrastruktūras veidu, kas faktiski ir tāda biznesa paplašināšanās arī. Paldies. Un otrs jautājums man bija izrietot no tā, ko tu stāstīji par šo te datu bāzi vai datu banku, kas ir arī klientiem izmantojama. Kas varbūt jums, analizējot šos te datus par uzņēmumu paradumiem, kuri nodod jums atkritumus, kas varbūt ir tie būtiskākie secinājumi, ko iespējams arī klātesošajiem būtu vērts ņemt vērā? Jā, secinājums īstenībā man liekas, ka vajadzētu patikt tik vienam no mums, jo bieži vien tā ilgtspēja vai zaļums maksā. Mēs zinām, ka eko-marķēti produkti vai ilgtspējīgi produkti bieži vien mēdz būt dārgāki nekā klasiskie vai konvencionālie. Un tad atkritumu apsaimniekošanas jomā man gribētos teikt otrādi, jo būt ilgtspējīgam katram pašam savā mājsaimniecībā ar atkritumu apsaimniekošanu ir lētāk, ir izdevīgāk. Jo šķirot atkritumus ir lētāk mūsu katra paša rēķinā. Tad šķirotu atkritumu politika Latvijā ir bezmaksas, kas nozīmē, ka jo vairāk jūs šķirojat, jo jūs vienkārši katrs pats ļoti ātri sajūtat to efektu finansiālā veidā. Tā kā te ir tas paradoks, ka šeit ilgtspēja ir lētāka nekā otrādi. Esot ilgtspējīgam, var ietaupīt patiesībā. Labi, paldies. Manuprāt, ļoti vērtīgi un jā, arī par šiem te priekšstatiem un stereotipiem, ko Agita minēja. Un kā pēdējiem šajā diskusijas daļā es došu vārdu Guntaram Baļķonam no Latvenergo, kurš patiesībā pārstāv uzņēmumu, kurš varbūt ar ilgtspējas jautājumiem Latvijā strādā. Viens no tiem, kuri vissenāk ar šiem jautājumiem ir strādājuši jau pirms, manuprāt, vairāk kā 10 gadiem. Jūs esat sākuši savus ilgtspējas pārskatus gatavot un tā tālāk. Jā, labdien visiem un liels paldies, kad uzaicinājāt man izstāstīt manu stāstu. Un tas, pirmā lieta, ko es gribētu uzdot, kā jums liekas, kas ir ilgtspējīgs uzņēmums? Vai tas būs uzņēmums ilgtspējīgs? Manā izpratnē. Jā, ja skatās no, es varbūt tādu ļoti komerciālu aspektu minējuši, jebkurš uzņēmums pēc būtības ir ar vienu mērķi pelnīt. Un no uzņēmuma viedokļa ilgtspējīgs uzņēmums droši vien ir tāds, kuram ir labi finanšu rezultāti, kurš īstenībā var norēķināties ar piegādātājiem, kuram nav īstenībā būtisku risku, kad vienā brīdī iestājoties kādai finanšu krīzei, šis uzņēmums nonāk maksātnespējā, un pēc būtības tu tā kā ietekmē ar savu nepārdomātu uzņēmumu pārvaldību visu uzņēmumu vērtību. Tā kā no tādas ilgtspējas viedokļa ir bišķiņ cita kategorija, bet padomājiet, kas ir ilgtspējīgs uzņēmums. Manā izpratnē tas ir tas, kurš ir spējīgs īstenībā izdzīvot, iestājoties riskiem, finanšu krīzēm, un tajā brīdī ar saviem pamatdarbības rezultātiem tāpatās saglabāt uzņēmumu vērtību. Un tas varbūt ir arī stāsts nedaudz par Latvenergo. Ja mēs skatāmies varbūt tādā ļoti senākā vēsturē, tad uzņēmums pirms 15 gadiem nav bijis labi pārvaldīts. Un tās lietas, kas bija jāsakārto, ir īstenībā ļoti primitīvas. Tev ir jāiziet cauri visiem iekšējiem procesiem un jāsakārto tas, lai tu esi kā uzņēmums efektīvs. Lai tev procesi sakārtot, riski ir minimizēti un pēc būtības ar šādām darbībām vienkārši uzņēmums iegūst efektīvāku produktu, lētāku izmaksas
un tas, ar ko uzņēmums nodarbojās, ir kļuvis vienkārši par saprātīgu cenu nopērkams. Un tā ir pirmā lieta, kas ir jāizdara. Jebkuram uzņēmumam jāpaskatās sev spogulī un jāpaskatās, kas ir jāizdara, lai tu pats kā uzņēmums esi saprātīgi izveidots. Nākamā lieta, kas ir bijis Latvenergo, ir, kad mēs esam sākuši saprast, ka ar to mazo biznesa apmēru, kas mums ir bijis, nepietiek. Un kādi 7 gadi aptuveni atpakaļ mēs uzsākām piedāvāt ne tikai elektrību, bet daudz dažādus produktus. Mēs mēģinājām diversificēt biznesa risku, palielinot, ekspozīciju uz dažādiem citiem produktiem. Un, ja mēs skatāmies uz elektroenerģijas tirdzniecību, tā vairs nav tā kā vienīgā lieta, ar ko mēs nodarbojamies. Mums ir dabasgāzes tirdzniecība, mums ir saules paneļi, mums ir daudz dažādi citi produkti. Un tas it kā ir nākamais mazais solis, ko mēs īstenībā sakam, ka tādā veidā uzņēmums diversificēja riskus un iestājoties kādam negatīvam notikumam vienā biznesa jomā, tad var saglabāt uzņēmumu vērtību. Un tad noslēdzošais vai pēdējais posms, kas mums ir bijis, varbūt kas ir kā 2 vai 3 gadi atpakaļ, mēs sapratām, mums vajag ne tikai nodarboties ar to, ko mēs nodarbojamies, bet atrast jaunas biznesa iespējas. Un pilnībā atrast citus biznesus, ar ko nodarboties. Un tajā brīdī tas pamat izaicinājums organizācijā ir tāds, ka tu kā organizācija esi sarāvusies, visas efektivitātes iespējas tu esi izsmējos, un tev pa lielam ir jāveido uzņēmumā pilnīgi jauna kultūra, pilnīgi jauna pieeja ikdienas darbiem. Tev ir jāmeklē darbinieki uzņēmumā, kuri īstenībā būs tie, kuri ir gatavi tos jaunos biznesa projektus virzīt uz priekšu, un arī tie, kuri uzdrošinās tādus biznesa projektus īstenot. Un tā ir varbūt tas pēdējais izaicinājums pēdējo 3 gadu laikā uzņēmumam. Mēs šobrīd esam paplašinājuši biznesu uz elektromobilitāti, kas pēc būtības ir viena no biznesa iespējām, ko mēs saskatām līdz ar kopējo šo zaļo kursu, un mēs viņu mēģinām kapitalizēt. Mēs mēģinām īstenībā ieinvestēt un ticam vai mēģinām noticēt šim te biznesam, un tas ir ar vienu mērķi padarīt uzņēmumu ilgtspējīgāku. Tā otra joma, kur mēs līdz šim nedarbojāmies pēc būtības, ir paplašināt savu ražošanas veidus. Ja iepriekš tā bija hidroelektroģenerācija un termoelektroģenerācija, tad dotajā brīdī tas ilgtspējas veids ir panākt, ka īstenībā mums ir vienlīdz labi rezultāti gan tādā dienā, kad saule spīd, gan tādā dienā, kad vējš pūš, gan lietainas dienas mums iepriecina, gan arī tad, kad ir kritiski augsta temperatūra, mums ir termoelektrostacijas, ko mēs varam ieslēgt. Un tas ir arī viens no tādiem nākamajiem mērķiem, ko mēs esam dotajā brīdī definējuši mūsu stratēģijā. Tad stratēģijā pēc būtības mēs esam uzlikuši tādu pamatmērķi, kad kopumā mums uzstādītā elektriskā jauda ir 2-kārša pret to, kas mums bija pāris gadus atpakaļ. Mēs 2-kāršojam biznesa apmēru. Un tad, skatoties tālāk, lai šādu biznesa stratēģiju varētu īstenot, pēc būtības tu sāc saprast, ka viens no tādiem pašiem kritiskākajiem elementiem ir finansējums. Enerģētikas nozare ir tā, kurā ir jāinvestē ļoti daudz, un tās investīcijas ir milzīgas. Un tas, kas viens no tiem mūsu ieteikumiem vai tiem skatījumiem ir, tajā brīdī, kad tu organizācijai prasi ģenerēt idejas, ko mēs varētu nodarboties, tad tiklīdz tās idejas ir saģenerētas, uztais nākamo testu ar domu, vai bankas vai finansētāji būtu gatavi šāda tipa projektam aizdot finanšu līdzekļus. Un tas ir viens no tādiem uzreiz kritiskajiem sarkanajiem krustiem, ja tu konstatē, ka nē, tas nav ilgtspējīgi, bankas noteikti tev nefinansēs, tad tu ātri šo te projektu īstenībā atmet. Un tā tu sašaurini tās biznesa iespējas,
un fokusējies uz tām, kas ir nofinansējamas. Un tiklīdz tu esi identificējis tās, tad ļoti svarīga lieta ir uzlikt arī uzņēmuma, komandas resursu, nekautrēties investēt darbiniekos, nekautrēties investēt zināšanās, arī uzlikt pietiekami lielu fokusu no uzņēmuma vadības tos jautājumus tiešām ikdienas steigā izskatīt, tiešām organizēt sapulces par to, ko mēs varētu, kādos projektos mēs varam investēt. Līdz ar to tā inovācija un šo te ideju izvērtēšanas loma kļūst arvien svarīgāka. Un tas ir tas, kā mēs vismaz kā uzņēmums uzskatām, kad mēs kļūstam ilgspējīgāki. Tā kā tas īsais stāsts no manas puses. Protams, bez šiem pamat biznesa lietām, ko mēs mēģinām darīt, mēs, protams, ieskatāmies arī spogulī un mēģinām paskatīties tā ļoti kritiski arī uz sevi. Un mēs zinām, ka īstenībā mūsu tajā faktiskajā darbībā ir lietas, kuras nav ilgtspējīgas. Mēs zinām, ka termoelektrostacijas tādā regulatīvajā vidē nav tās labākās perspektīvā līdz 2040. gadam. Un mēs skaidri un apzināti arī sev pasakām, jā, šis biznes mums ir jākapitalizē maksimāli, jāizmanto šī biznesa vērtība tuvākajos gados, bet vienlaicīgi ir jādomā, kā šo biznesu vai nu mēs varam aizvietot ar citiem biznesiem, vai padarīt šo termoelektrostacijas ilgtspējīgas. Un tur ir dažādi risinājumi, un mēs tos tiešām pētam, vai tas ir ūdeņradis, vai tas ir carbon capture pēc būtības uz šī oglekļa dioksīda savākšana, un apzinoties tās milzīgās investīcijas, kas tur ir jāinvestē. To tajā brīdī neviens nevar atbildēt, kur no tām iespējām būs īstā, un vai īstenībā tur ir kāds labs risinājums, lai ievērotu gan šo globālo kursu uz zaļu enerģētiku. Un, ja izdosies, mēs tikai priecāsimies. Tā kā, mēģināsim, skatīsimies un pētīsim. Paldies, Gunter. Tu stāstīji pārsvarā no jūsu uzņēmuma perspektīvas, kā jūs skatāties uz ilgtspējas jauniem biznesa virzieniem, uz risku diversifikāciju, bet ņemot vērā, ka energoresursu patēriņš, dažādi energoavotu veidi un tā tālāk ir daudzu citu nozaru un uzņēmumu ilgtspējas pamatā. Kā jūs redzat savu tādu strateģisku lomu, palīdzot citiem tautsaimniecībā kļūt ilgtspējīgākiem? Jā, tur droši vien atbilde ir ļoti vienkārša, jo vairāk elektroģenerācija būs šeit uz vietas, Baltijā, Latvijā, jo mēs sabalansēsim šos te vides aspektus un biznesa vajadzības, primāri domājot par vējparkiem, kas daudziem ir varbūt tāda ar ļoti negatīvu noskaņu vērtējama lieta, bet mums, manuprāt, ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam šeit, šajā valstī. Mēs gribam, lai mūsu ekonomika ir tā, kas attīstās. Mēs gribam, lai bizness šeit veidojās, un vienīgais veids, kā panākt elektrības cenas Baltijā, ir zemes. Un nozare, tīpaši energointensīvā nozare, var attīstīties, ir vienkārši atļaut vai akceptēt šo vēja parka esamību Baltijā. Un tas dotajā brīdī ir pats tāds milzīgākais izaicinājums. Mēs esam bijuši viena no aktīvākajiem, kas dažādos politiskajos un regulatīvajos procesos esam iesaistījušies, lai izdomātu dažādus normatīvos regulējumus, kas iedod tomēr arī tādu vispārēju labumu. Respektīvi, viena no tām jomām ir, kad vietās, kur ir vēja parki, daļa no šiem ieņēmumiem, kas vēja parkos rodās, tiek novirzīta attiecīgai pašvaldībai. Šīs idejas autori un virzītāji sākotnējā procesā esam bijuši mēs.
Un tur ir jāspēj atrast šis savstarpējais līdzsvars un negribētos, ka tās idejas tiek iznīcinātas un tie projekti netiktu īstenoti. Paldies, un tu arī minēji vēl vienu lietu, par ko es gribēju vaicāt par šo te finansētāju skatu punktu vai investoru skatu punktu. Latvenergo ir arī tas uzņēmums, kas izmantojas ir ilgtspējīgi finansējumu varbūt ilgāk nekā mēs tā kopumā tirgu par to runājam. Jums ir vairāk kārt, cik es atceros, emitētas zaļās obligācijas. Jūs arī strādājat droši vien tāpat ar komercbankām. Kā tu redzi no savas skatu punkta, kā ir pēdējos 5-10 gados mainījies arī tas, kā finansētāji un investori skatās uz to, kur uzņēmumi investē? Uzņēmumiem ir jāizmanto tās iespējas, un tā primitīvi, kā finanšu direktors, tur tas skatījums ir ļoti vienkāršs. Bankas ir kāras dotajā brīdī aizdot finansējumu zaļiem projektiem. Un tas kārums izveidojās arī labumā pašā uzņēmumā. Šīs finanšu likmes, kas tiek izsniegtas šādiem projektiem, ir vienkārši zemākas. Un to ir obligāti vienkārši jāizmanto un jākapitalizē. Ja tev kāds ir gatavs aizdot uz izdevīgākiem finanšu nosacījumiem, tā ir burvīga ziņa. Un tas ir tas, kā mēs uz šo skatāmies. Tādā vidējā termiņā var gadīties, manā izpratnē, mēs varam nonākt pie situācijas tādas, kad nevienam citam projektam vienkārši nauda nedod. Un tad grūti pateikt, kas tur notiks, bet var gadīties, kad veidosies speciālas finanšu institūcijas, bankas, kuras godīgi arī pateiks, mēs finansējam visus pārējos. Un mūsu finanšu likmes tur ir divkārši augstākas un tā tālāk, bet es neizslēdzu arī tādu iespēju. Paldies. Kā pārējiem uzņēmumiem, kas piedalās, mēs jau pārējām tā kā uz diskusijas otro daļu, iesaistot atkal visus klātesošos. Kāda ir jūsu pieredze ar finansējumu piesaist, vai arī jūs redzat to pašu, ko Guntars minēja? Ieslēgts, ja? Kā jau es minēju savā ievadā, es piekritīšu kolēģim no Latvenergo, ka ja runa ir par zaļajiem projektiem, tad bankas ir gatavas finansēt. Mūsu gadījumā vienkārši visām Latvijas bankām nav tik daudz līdzekļu, cik mums ir nepieciešams šim projektam, tāpēc tas ir izaicinājums nedaudz citā, tā teikt, līmenī. Kas attiecās uz inovācijām pašā pamatdarbībā, kas ir kūdras ieguve, pārstrādē, tehnoloģijas un dažāda veida šīs zaļās lietas, tad jāsaka godīgi, ka vai pateicoties tam, ka šis produkts ir tik pieprasīts pasaulē, mums nav nācies pārāk dikti par to uztraukties vai tajā pat laikā arī piesaistīt, piemēram, Eiropas fondu projektus. Mēs ar to pagaidām tiekam paši lieliski galā. Tā kā, jā, vienīgais mūsu izaicinājums ir šis lielais projekts ar savām lielajām investīcijām. Jā, varbūt papildinot Guntaru teikto, skan mikrofons, ja? Okay. Papildinot Guntaru teikto par banku kāru uz zaļajiem projektiem, man liekas, ka tā ir faktiski arī daļa no tāda plašāka stāsta par Eiropas Savienības zaļo kursu un banku iekļaušanos tajā, jo šobrīd mēs tieši tur arī esam, ka zaļo projektu finansējumā nauda ir lētāka. Respektīvi, zaļās obligācijas vai jebkāda veida ESG finansējuma piesaista kapitāla tirgos ir īpaši, gluži vienkārši tur šī nauda ir lētāka. Līdz ar to tas ir arī stāsts par tādu kopējo regulējumu, vai mēs regulējumu veidojam ilgtspējas jomai un projektiem atbalstošu, un šajā gadījumā mēs runājam, ka jā, tā tas ir, vai gluži otrādi mēs ejam caur sodiem, nevis caur motivējošiem. Prieks, ka finansējuma piesaistē tas ir šis burkāna, nevis pātagas ceļš. Gribētos domāt, ka arī visā, teiksim, zaļā kursā, tādā motivācijā tas tādā veidā arī turpināsies. Jā,
tikai varu papildināt, ka atbilde uz jautājumu, kur tad ir nauda ilgtspējā, ir tieši šī ilgtspējīgs bizness būs lētāks tad, ja tu vēlies aizņemties bankā kredītu. Un arī Rimī, kas ir, kā jau minēju, Zviedru uzņēmums, ir IKAS grupas līmenī arī emitēs zaļās obligācijas. Un tas ir bijis veids, kā dabūt labāku piedāvājumu kredītu refinansēšanai, tātad dažādām sarežģītām finanšu sistēmas operācijām. Un ir palīdzējis arī iekšēji uzņēmumā parādīt, ka ilgspēju var monetizēt. Un tas ir veids, kā ne tikai sasniegt klimata, sociālos un citus mērķus, bet arī, kā Guntars minēja, pašam uzņēmumam būt finansiāli ilgtspējīgam, tātad veiksmīgam ilgtermiņā. Es varbūt vienu repliku mums jāapzinās, ka banku viedokļi mainās. Viņiem dotajā brīdī liekas, ka baigi forši ir finansēt šādu tipu projektus. Mēs kaut kad senāk esam saskārušies ar nekustamā īpašuma krīzi, kad vienā brīdī iestājās brīdis, kad nekustamos vairāk negribēja finansēt, un banku nozarei tā ir vispār pieņemta prakse. Viņi vērtē katras nozares perspektīvu. Un tiklīdz viņi konstatē, ka kādā no nozarēm ir pārinvestēts vai šo te investoru vai tirgus dalībnieki, kas ir sainvestējuši, ir pārāk daudz, viņu kāri uz šiem te projektiem strauji nokrīt. Un, tā ir viena no realitātēm, ar ko būs jebkuram uzņēmējiem jāsaskarās. Un tāpēc arī es vēl jau vairāk uzsvēršu to ideju, ka nedrīkst samest visu savu riska apetīti vienā biznesā. Tev ir jāmeklē nākotnes investīciju projekti, kuri visdrīzāk atkal bankām būs tie, kuri viņi ar kāri gribēs paņemt, un tu būsi viens no pirmajiem, kas šos projektus uzsāks. Tā ir viena no tādām labām lietām domāt bišķiņ tālāk. Tikpat labi nedrīkst arī visu savu finansējumu bāzi samest vienā groziņā pie bankām. Labi, ka bankām ir alternatīvas un kapitāla tirgus šobrīd, man liekas, ir plaukstoši brīnišķīgs un investoru prasība, pieprasījums, spiediens pēc zaļuma, teiksim, tā ir patīkams. Es vēl gribēju piebilst, ka man prieks klausīties kolēģis, jo tas izklausās ļoti, ļoti jauki viss, bet ņemot vērā to, ka mēs esam šajā te, es vēl pēc taksonomijas nezinu, kurā zonā mēs īsti esam, bet es gribētu cerēt un domāt, ka finanšu institūcijas tomēr atļaus transformēties un dos iespēju transformēties arī tām nozarēm, kuras ir šīs te emitētājas, jo tāds it kā ir šis Eiropas komisijas uzstādījums, dot iespēju tiem, kuriem ir jākļūst zaļākiem, bet realitātē tas šobrīd neizpildās. Tas ir tas, kas ir dzīvē, dabā un atšķirās no tā, kas ir uz papīra. Jā, te varbūt ir vērts piebilst, ka finanšu nozarei arī ir gan šis te zaļais finansējums, gan arī tā saucamais pārējais finansējums, kas ir tas, par ko arī Sabīna runā, bet, protams, jā, kā tas praksē izpaužas, tas ir nākamais jautājums. Bet es gribētu pāriet pie mazliet citiem jautājumiem no ārējiem faktoriem atkal pie iekšējiem, un šeit arī izmantot iespēju uzdot dažus jautājumus, ko jūs esat uzdevuši Slido platformā, un droši varat to turpināt darīt arī vēl šobrīd ar kodiņu LDTK apakšsvītra lampa. Un jautājumi ir vairāk par to, kā jūs esat dažādi uzņēmumi no dažādām nozarēm, dažādi specifiki. Mēs arī jūsu stāstos dzirdējām, kas ir varbūt tie tādi specifiskie aspekti, kam katrs no jums pievērš uzmanību savā ilgtspējas stratēģijā, bet jautājums ir par to, kā iekšēji uzņēmumā šīs iniciatīvas virzīti, veidot izpratni par ilgtspēju, par to, kādēļ uzņēmumam tas ir vajadzīgs. Un te varbūt jautājums no divām daļām. Viens par to, kāda ir tā jūsu recepte, kā jūs iekšēji šīs idejas, tā sakot, pārdodat saviem kolēģiem, jo praksē, protams, ļoti bieži, tīpaši arī lielos uzņēmumos, nākas saskarties ar to, ka ir dažādas ikdienas problēmas risināmas, un jūs ejat ar saviem
CO2 aprēķina jautājumiem vai kādiem citiem ilgtspējas jautājumiem, un kolēģi saka, nu, ko tu man te nāc ar savu ilgtspēju, man te sava problēma jārisina ikdienas. Kā jūs ar to tiekat galā? Un otrs, kā jūs redzat, kur vispār kādā funkcijā uzņēmumā būtu šiem ilgtspējas jautājumiem jāatrodas? Kurš ir tas, kuram vajadzētu atbildēt par ilgtspēju uzņēmumā? Ilgtspējas vadītājiem. Un kur viņš atrodas? Atsevišķā funkcijā. Nē, nu, zin kā, bieži vien patiešām nereti, varbūt nevis bieži vien nākās saskarties ar to, ka, nu, tas, ko es arī minēju, ka, ja ilgtspēja pieiet formāli, tad ilgtspēja kāds var pieskatīt. PRs, HRs, sabiedriskās attiecības, personāla vadība, biroja vadība, nu, piekabināt klāt kaut kam. Un tad, nu, tieši tā piekabināta tā funkcija arī būs, bet pēc būtības, ja mēs to darām jēgpilni, tad tā ir atsevišķa disciplīna, atsevišķa vadītājs, nodaļa, departaments, kā nu kurā uzņēmumā tas ir. Mēs arī sākām ar ilgtspējas vadītāju, un nu pat arī esam pievienojuši vēl vienu kolēģi klāt. Mums ir ilgtspējas datu analītiķis, jo tieši tā 2 gadus strādājot ar visiem datiem, un to patiešām ir daudz. Ir skaidrs, ka ir nu, gluži vienkārši vēl viena specifiska kapacitāte nepieciešama. Bet runājot arī par to iekšējo pārdošanu, nu, tieši tāpat kā pie ilgtspējas mēs nenonākam overnight vienā dienā, nedēļā, mēnesī. Tieši tāpat arī to izpratni darbiniekos kolektīvā. Tu jau nevar radīt ar vienu sapulci vai vienu iekšējo avīzi vai vienu prezentāciju. Nu, tādā pilinošā, skaidrojošā veidā. Un otra lieta, kas man liekas ir svarīga arī sākot pie tās ilgtspējas strādāt, bieži vien liekas, nu, kad mēs tagad veram baltu lapu un kaut ko jaunu sākam darīt, bet tas, ko mēs te vairāk esam pateikuši šo te ieskatīties spogulī, un es ar to domāju to, ka paskatāmies, ko mēs jau uzņēmumā daram, jo ļoti bieži jau ir daudz lietas, ko mēs darām, ilgtspējas labā vai ilgtspējas vārdā, bet to vēl tā nesaucam. Un tad arī, kad darbiniekiem tu palīdz tās lietas ieraudzīt, ka šis ir tas, kas veido to kopējo ilgtspēju, un tad arī tā izpratne veidojās daudz ātrāk un pašsaprotamāk, teiksim tā. Es arī varu papildināt, Agita, tevi, ka ilgtspēja nekļūst par prioritāti vai uzņēmumu vērtību vienas diennakts laikā. Mums tas prasīja 7-8 gadus, bet nepietiek tikai ar to, ja mājaslapā skaisti ir uzrakstīts, ka ilgtspēja ir prioritāte, mūsu misija ir atbalstīt ilgtspējīgas izvēles. Es domāju, ka Rimī darbinieki veikalos diez vai zina, ka tieši šāda ir šī frāze mājaslapā, bet, manuprāt, recepte, kā padarīt ilgtspēju aktuālu ikvienam uzņēmumu darbiniekiem, ir caur mērķu noteikšanu. Ikvienā lielākā korporācijā, vidējā uzņēmumā, katram darbiniekam ir savi gada, ceturkšņi un tā tālāk mērķi. Ja tur nebūs ilgtspējas KPI, tad būs ļoti grūti. Un ja tas ir noteikts gan vadības, gan vidējā līmeņa vadības mērķos, tad nu, ir cerība to iedzīvināt ikdienā. Jūs daudz vairāk redzēsiet šīs tēmas vadības prezentācijās, dažādos demo sesijās, pasākumos. Un, visi būs vienkārši motivētāki rīkoties attiecīgi, pieņemt lēmumus caur ilgtspējas prizmu, jo tas galu galā ietekmēs tavu finansiālo labbūtību gada beigās. Priekšniekiem jānosaka mērķi, un tad viņi pēc tam tālāk zina, ko darīt. Tālāk kaskadēs uz visiem pārējiem. Jā, pa lielam, mums valdes līmenī es esmu definēts kā ilgtspējas atbildīgais cilvēks, un pa lielam, tā kā vadības komandā ir jābūt kādam, kas tos jautājumus virza. Jā, tas nevarētu būt jautājums, kurš paliek kaut kur atsevišķas funkcijas, tur 3. vai 7. līmeņa jautājums, vai ne? Mūsu gadījumā, mūsu uzņēmuma gadījumā, es esmu atbildīgais cilvēks šobrīd par ilgtspēju, un tas mans galvenais uzdevums ir pirmām kārtām tātad aiznest šos te vēstījumus uzņēmuma vadībai, un sekojoši arī tad visu mūsu struktūru vienību vadītājiem, zem kuriem tad attiecīgi atkal jau ir cilvēki. Ja? Cilvēks, tas ir pats galvenais, un mūsu uzņēmumā, jā, es pieļauju, es ļoti ceru, ka attiecībā uz ilgtspēju un tanī brīdī, kad mums nāksies
tā teikt, saskarties jau fiziski ar ziņojumu, tad man būs palīgā kāds, jo tas ir ļoti, ļoti plašs mūsu gadījumā jau īpaši, ja 15. gadā man paprasītu, kas ir mūsu risks, es pateiktu laikapstākļi. Šodien mēs dzīvojam citā realitātē, līdz ar to, tad, bet pēc būtības, pēc teorijas, tā tad ja uzņēmumā mūsu cilvēks, kurš strādā Kaigu, Drabiņu, Nīdzgalas vai Ozolēnu purvā, nezin, kas ir uzņēmuma ilgtspēja, tad man ir sēdies 2. Un kā izdodas līdz viņiem aiznest šo ziņu, kas ir ilgtspēja jūsu uzņēmuma skatījumā? Katram ilgtspēja nozīmē kaut ko citu, vai ne? Tas, parastam cilvēkam uz ielas pieejot, vai ne? Jūs paprasīsiet, kas ir jūsu ilgtspēja. Man visdrīzāk, ja es ar to nestrādātu, tad es pateiktu, ka mani bērni, vai ne? Tad attiecībā uz to, kā izdodas aiznest, dažādi. Es teiktu dažādi, tāpēc, ka tas ir izaicinājums, tās ir pārmaiņas procesos, tas ir pārmaiņas sapratnē par to, kā izdarīt ātrāk, efektīvāk un tā tālāk. Ir cilvēki, ar kuriem šīs te idejas ir ļoti viegli nododamas, bet ne visi, kuri ir pieraduši, teiksim, jo mums jau ir jāiziet no savas komforta zonas vispār runājot par šo tēmu, un ja cilvēki ir pieraduši darīt tā, tad pirmkārt ir jāpārliecina viņus, ka jādara savādāk. Un tas ir tas, kas šobrīd ir pie kā tiek cītīgi strādāts, un, protams, arī apmācības, un cilvēkiem ir jābūt vienkārši informētiem par to, kas mūs gaida priekšā, un ka tas īstenībā jau tikai, kā es to redzu, katra problēma nes iespējas, un šīs ir iespējas, kas mums ir jāizmanto. Vai kādā no jūsu uzņēmumiem ir, kā kurā uzņēmumā mēdz būt ilgtspējas vēstneši, ilgtspējas darba grupas, ilgtspējas komitejas, dažādi cita veida formāti, kas varbūt ir tāds koleģiāls formāts, kur ne tikai šis ilgtspējas vadītājs, piemēram, vai konkrēts cilvēks atbild par šiem jautājumiem, bet veido to kopējo izpratni un nes tālāk? Es vēl gribēju mazliet papildinot Sabīnu tevi par ilgtspējas vadītāja vērtējumu attiecībā uz to, vai parastais darbinieks zina ilgtspējas mērķus un ko mēs darām kā uzņēmums šajā jomā. Es domāju, ka darbinieks vienkāršais savu darbu devēju uzskatīs par ilgtspējīgu tad, ja viņš regulāri noteiktā laikā saņems algu. Ja darbinieks jutīs, ka darba devējiem rūp darbinieka veselība, labbūtība, drošība, viss pārējais. Un, kā jau minēju, Rimī darbinieku labumi aizņem 21 lapas pusi. Un, īstenībā tas ir ļoti, ļoti daudz. Un es domāju, vienkāršam darbiniekam tieši šis ir ilgtspēja. Jā, tas, kas var paļauties un uzticēties, ka man būs darbs. Un tas ļoti sasaucās ar to, ko Gunters teica. Ja man nebūs finanšu ilgtspējas, mums nebūs nekādas ilgtspējas. Jā, un tas sociālais aspekts ļoti svarīgs. Bet atgriežoties pie pārvaldības, protams, mums arī ir ilgtspējas padome. Un, tieši nesen bija diskusija, jau mēs esam saņēmuši dimanta kategoriju ilgtspējas indeksā, viens no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem arī starptautiskos reitingos. Vai mums vajag vēl šādu padomi, kur valde apspriežās un pieņem dažādas politikas? Un mēs nonācām pie tā, ka vajag, jo ilgtspēja ir īpaša tēma. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzņēmumā darbinieki redz, ka vadībai tas ir svarīgs temats, mazliet īpašāks nekā citi, un ir vajadzīga vadības iesaiste gan pārvaldības pilnveidē, gan tādā rezultātu komunicēšanā pēc tam viņu komandām. Un, tā kā mēs noteikti turpināsim arī šo te formātu, kas saucās Ilgtspējas padome Rimī. Jā, mūsu uzņēmumā ir ilgtspējas darba grupas.
respektīvi atbilstoši izvirzītajiem ilgtspējas ilgtermiņa mērķiem, pie katra no mērķu sasniegšanas, teiksim tā, ir veselas darba grupas, ko koordinē ikdienā ilgtspējas vadītājs, bet šajās darba grupās, protams, ir iekļauts gana plašs darbinieku loks, dažādi departamenti, absolūti tāds starpfunkcionāls. Bet runājot, vai šīs darba grupas, kas nosacīti ir formāli veidotas, ir tie patiesie ilgtspējas vēstneši, darbiņu izpildē jā, bet tādā filozofijas līmenī es domāju, ka mums ir paveicies, jo, manuprāt, nav labāka ilgtspējas vēstneša kompānijā kā uzņēmuma īpašnieks, akcionārs, padoms priekšsēdētājs. Jo manā gadījumā mums nav bijis vajadzīgs šis menedžment buy-in, kur ir jāpārliecina, ka jā, mums šis ir jādara, šis ir svarīgi, ka šī izpratne par ilgtspēju kā pievienoto vērtību un tādu konkurences pat paplašinātāju ir faktiski jau bijusi tāda dabiska tieši uzņēmuma īpašnieku līmenī. Un tur tas dabiski vienkārši vienmēr ir klātesošs. Vienmēr, vai mēs runājam par ilgtermiņa mērķiem, vai mēs runājam par grupas stratēģiju, ilgtspēja vienmēr ir klātesoša. Un nav tā, ka ilgtspējas vadītājiem vai man no valdes vienmēr jāatgādina, ka neaizmirstam par to, bet tas tiešām tā ir. Un tas dabiskais vēstneša vēstījums vienmēr būs daudz tāds patiesāks un klātesošāks. Jā, mums ir komiteja, mums ir motivēti cilvēki, mēs atrodam tos, kam spīd acis. Tā kā, ja tev ir jāizvēlās, kam to darbu uzticēt, tad tu jau organizācijā zini, kas par tām tēmām īstenībā ir ieinteresēti, un tad mums ir ļoti, ļoti garš un detalizēts saraksts ar aktivitātēm, kuras mēs gribam izdarīt tuvāko 3 gadu laikā, ar konkrētām aktivitātēm, termiņiem, atbildīgajiem. Un šo dokumentu mēs iekšā esam izskatījuši valdē, padomē, un tagad mēģinām viņu sekmīgi ieviest. Jā, mūsu gadījumā mēs esam ceļā uz šo, jo skaidrs, ka būs noteikti darba grupa, kas sastāvēs no struktūru vienību vadītājiem uzņēmumā, kā jau es pieminēju, bet šobrīd mēs izstrādājam savu šo klimata neutralitātes stratēģiju. Mēs darām to kopā ar citām iesaistītajām pusēm, kas ir pētnieki un zinātnieki. Tātad, jo mūsu nozarē, Agita jau pieminēja datus, tad mūsu gadījumā, ja mums nav zinātniskās publikācijas, tad ar mums vispār neviens pat nerunā. Līdz ar to arī izstrādājot šo mūsu plānu, ilgtspējas plānu uzņēmumam, kā sasniegt šo klimata neutralitāti, saglabājot visu esošo un tikai papildinot ar šīm brīnišķīgajiem jaunajiem projektiem, tad tas primārais ir šis, un tad, kad šis būs zinātniski apstiprināts, tad mēs ķeramies, tā teikt, aktīvi iekšienē pie darba. Jo, es teikšu godīgi, varbūt citās nozarēs ir nedaudz savādāk, bet mūsu gadījumā ārkārtīgi liels laika patēriņš ir tieši strādāt ārpus uzņēmumu. Tātad ar visām šīm iesaistītajām pusēm, kas ir nevalstiskās organizācijas, ministrijas, ārvalstu eksperti, darbs Eiropas līmenī un tā tālāk, tas paņem ārkārtīgi daudz laika, lai nobruņotos tam, ka jā, mēs varam turpināt iet šo ceļu, kas ir mums uzlikts šobrīd gan mūsu zaļajos sapņos, gan uz papīra kopā ar zinātni. Sabīna un Agita jau pieminēja par šīm ārējām ieinteresētajām pusēm. Varbūt jautājums Guntaram un Zandai. Jūs arī esat daudz strādājuši ar dažādiem šiem ārējiem stakeholderiem, jeb iesaistītajām pusēm. Kas ir tas vērtīgākais, ko varbūt jūs esat sadzirdējuši no ārējiem partneriem par savu uzņēmumu, par ko varbūt pašiem nebūtu ienācis prātā? Mums vienā no pēdējām reizēm, kad tikāmies tieši ar ieinteresētām pusēm, pie mums atnāca Air Baltica ilgtspējas vadītāji un teica, ka viņiem īstenībā ir biznesa problēma. Aviācijā ir nepieciešamība šķiet ar 26. gadu 2% no aviācijas degvielas saražot kā
Viņi skaitās Sustainable Aviation Fuel. Un viņi saka, varbūt jums tas interesē. Un dotajā brīdī mēs to projektu tiešām vērtējam un skatāmies. Varbūt mēs varētu būt tie, kas ar Baltiku un citas aviācijas kompānijas apgādājam ar šo te. Es minētu piemēru, ko jau pieminēju savā runā. Mūsu sadarbība ar dzīvnieku brīvību, kas ir ietekmes puse attiecībā uz dažādu dzīvnieku labturību. No organizācijas, kura pirms 9 gadiem protestēja ar plakātiem pie Rimi veikaliem, aicinot mūs atteikties no sprostos dētām olām, ir kļuvuši par mūsu partneriem, ar kuriem mēs kopīgi strādājam dialogā, atvērtas diskusijas veidā, lai no nākamā gada laikā Rimi vairs nebūtu sprostos dētas olas. Un es domāju, tas ceļš, ko mēs kopā esam nogājuši un vēl arī turpināsim iet, ir bijis tikai pateicoties viņu datiem, viņu ieskatam un viņu vēlmei ar mums kopā strādāt. Es domāju, šis varbūt ir tāds tekstbook piemērs. Es ceru, ka mums arī kopīgi izdosies. Citiem vārdiem ir jēga runāt ar tiem un diskutēt arī, kuru teiktais varbūt pirmajā brīdī nemaz tik ļoti nepatīk, vai ne? Jā, protams. Jūs visi esat katrs kaut kādā citā stadijā savā ilgtspējas ceļā, bet kas varbūt ir tādi lielākais, teiksim tā, grābeklis vai nosacīta izgāšanās, kā Agita minēja savā uzrunā, kā bija? Izgāžot sagatavošanos. Mēs sagatavojam izgāšanos. Tieši tā. Kas ir varbūt tā viena nosacīta izgāšanās vai, kā es teicu, grābeklis, uz kā jūs esat uzkāpuši, ko varbūt no kā citi var mācīties un ņemt vērā un tā nedarīt? Es nezinu, vai tas ir grābeklis, bet tas tāds domāšanas slasts pilnīgi noteikti par to, ka tas būs ātri. Tie ātrie rezultāti, ko mums visiem gribās sasniegt. Un, mūsu gadījumā laikam tas bija visattiecināmākais tieši uz šiem CO2 kalkulācijām un aprēķiniem, jo patiesi mēs sākām un likās, tagad pa ziemu rēķinam, pavasarī stāstīsim, nestāstījām ne pirmajā, ne otrajā pavasarī, faktiski laikam tikai 3. sākām par to runāt, jo vairāk tu to sīpoliņu mizo, jo vairāk tur atklājās visas tās šķautnes, kas vēl, un tad, tas process ir lēns, un droši vien, ka to ir labi apzināties jau sākumā, ka gan darbiniekiem, gan vadītājiem, un saprast, ka tas prasīs laiku, tas prasīs pacietību, bet tie rezultāti nāks vienkārši, tas nebūs tūlīt. Bet, jā. Mēs esam uz daudziem grābekļiem uzkāpuši, tā kā no tā izvairīties nevar. It īpaši, ja tu dari, tad kļūdas būs, un īstenībā viena no lietām, kas organizācijā ir jāmāc, ka kļūdīties tā būs. Ja mēs īstenībā mēģinām kaut ko jaunu radīt, tad radīšanas procesā ir kļūdas. Ja skatās no tādām fundamentālākām kļūdām, kas mums ir bijušas, mēs esam bijuši stipri atkarīgi no viena gāzes piegādātāja. Gazproms vai Latvijas gāze ir bijis tas, kas mums bija vienīgais piegādātājs. Un šķiet 22. gads man bija, un mūsu komandai bija ļoti, ļoti saspringts, lai mēs īstenībā pārstrukturizētu visas gāzes piegādes un pilnībā atteiktos no Krievijas gāzes piegādēm. Tas bija ļoti, ļoti liels izaicinājums. Šobrīd mums viss ir ļoti normāli izdarīts. Mums ir gan darbinieki, gan pieeja Klaipēdai, gan infrastruktūra nobūkota. Un tas mums iedeva nākamo iespēju. Mēs īstenībā izdomājām, ka mēs varam ar šo te kapitalizēt un sākt arī tirgot dabas gāzi iedzīvotājiem, uzņēmumiem un īstenībā no tā arī pelnīt. Savukārt tajā brīdī, tad, kad mēs uzsākām dabas gāzes tirdzniecību, mūsu ESG komanda īstenībā tā ļoti smuki un korekti teica, bet ziniet, jūs to gāzi nedrīkstat tirgot, jo tas rada trešās emisijas. Un tad tā ir tāda biznesa dilēma. Tu redzi, ka īstenībā tur jau spīd dolāri, tur tev būs šitik nopelnīts,
Un tad tev ir tā izvēle, jā vai nē. Un tajā brīdī tas kritiskais izšķiršanās punkts bija tāds, kad šis esošais vai līdzšinējais piegādātājs bija tā kā var pastāvēt, var nepastāvēt un tā tālāk. Un vien brīdi tiešām bija tā kā vērtējums, vai vispārībā Baltijas reģionām pietiks gāze. Un tad mēs sapratām, ka mums kā valsts uzņēmumiem ir jāuzņemās sabiedrībai būtiska pakalpojuma sniegšana, kas ir dabasgāzes tirdzniecība. Tā kā mēs uzņēmāmies šo te biznesu. Zināmā mērā izšķiršanās starp zaļu un sociālu, teiksim tā, drošību sabiedrībai, vai ne? Dilemmas starp dažādām ilgtspējas jomām. Es par fundamentālām neteiksim kļūdām, bet nepareiziem aprēķiniem un cerībām arī pievienojos par trešā tvēruma emisijām, aizberga neredzamā daļa. Mēs domājam, ka mēs 2030. gadā būsim pusi no šī aizberga tā kā samazinājuši. Sapratām, ka tas ar ģeopolitisko situāciju, ar visām pārējām lietām, kas mūs skar, nav iespējams. Un nācās koriģēt mērķus un iet soli pa solim, mazliet lēnākā gaitā, bet no tādām patērētāju, tādām ilgtspējas inovācijām gribu vienkārši minēt dažus tādus priecīgus atklājumus mums pašiem, ka lietas, kas skaisti izskatās preses relīzēs vai kādos sociālo tīklu ierakstos, piemēram, 3D printēts augu valsts lasis, bija super komunikācijas veiksme, kad mēs ieviesām šo produktu mūsu sortimentā, bet tad, kad mēs birojā viņu pagaršojām, mēs sapratām, ka nebūs. Ka vēl ir jāstrādā, lai šis 3D printētais augu valsts lasis būtu garšīgs. Jā, mūsu gadījumā es varētu nosaukt divas lietas. Tā ir tāda reālās situācijas apzināšanās, tad to es esmu jutusi gan mūsu nozarē, gan nozarē, kas ir ar mums stipri saistīta, tā ir dārzkopība, kad problēma jau nepazudīs. Jo neviens jau neatcels zaļo kursu, un nākamais ievēlētais premjers vai Eiroparlaments neapturēs visu to, kas jau šobrīd notiek, vai ne? Un tad ir tādas gaidas un cerības, ka varbūt tomēr, nezinu, tad Covid, tad citas ķēzes, tā teikt, pasaulē. Bet nē, tas ir viens, ja, ka tas grābeklis, ka kaut kas apstāsies pats no sevis un izmainīsies situācija, tad mēs vairs nedzīvojam tādā laikā un ir jāapzinās realitāte. Un otrs noteikti mūsu gadījumā vismaz tā ir sadarbība, tā ir teiksim, atslēga, un nesadarbojoties, patiesībā sakot, mēs visi par to samaksājam ļoti dārgi. Un tās ir gan nozares organizācijas, gan zaļās organizācijas, un arī šis te lampas teiksim, formāts, kas veicina varbūt šo te sadarbību, jo tanī brīdī, kad mēs runājam par problēmu, tā jau ir vismaz 50% atrisināta. Mūsu gadījumā viens piemērs, teiksim, ja mūsu klienti jau šobrīd prasa produktu, kurā ir pieaugta kāda cita biomasa, tad mēs taisam pētījumu un veicam zinātni. Un, pateicoties tam, ka mēs esam visur un strādājam ar visiem, tad teiksim, pamanām to, ka mēs šo darām pirms Latvijas zaļā organizācija ir aizdevusies uz Briseli, lai prezentētu to, ka tas ir jāievieš visā Eiropā. Tad mēs varam jau iedot ieskatu, ka jā, nozara jau dara. Jā, tas ir tas, kas ir jāparāda. Jā, tās ir tās divas galvenās lietas. Runājot par sadarbību, mazliet no citas skatu punkta. Tā kā Latvijas darbadevēju konfederācija, kuras teltī mēs esam, ir valdības sociālais partners un strādā ar dažādām valsts institūcijām un citām sabiedriskajām organizācijām. Kas varbūt ir tās lietas, kuras jūsu ieskatā pietrūkst vai ko vajadzētu darīt valsts pārvaldei, lai motivētu uzņēmumus kļūt
ilgtspējīgākiem, lai motivētu ieguldīt šajās ilgtspējīgākajās alternatīvās? Kas ir tas, kas šobrīd būtu nepieciešams? Man nāk prātā pāris domas. Viens droši vien ir regulējums, un tas, ko jau mēs te pieskārāmies, ka caur taksonomiju, piemēram, tas regulējums ir motivējošs faktiski uz tādas ilgtspējas ieviešanu tieši caur finanšu pieejamību. Uzraudzība, kas var veicināt neiekāpšanu zaļumaldināšanā, tā skaitā, tāda saprātīga, bet vajadzīga uzraudzība. Arī man gribētos teikt pašu piemērs, ka valsts pārvalde, valsts institūcijas, pašvaldības arī ar savu piemēru tomēr iesaistās ilgtspējas projektos, nec tikai gaida no uzņēmējiem to. Un faktiski arī tāda, no mūsu nesenās pieredzes varbūt izejot arī tādas sadarbīgums, tādu ilgtspējas veicinošu projektu ieviešanā, teiksim tā. Un šobrīd mēs no Cleaner grupas puses esam uzsākuši tādu plaša mēroga visas Latvijas pašvaldību līmenī ilgtermiņa pētījumu par to, kā Latvijas pašvaldības īsteno aprits ekonomiku savās teritorijās. Un skaidrs, ka mēs jau tagad redzam, kur varētu būt tādi saskarsmes punkti ar vairākām ministrijām, tā, lai lai palīdzētu faktiski pašvaldībām arī šo pēc jēgas un būtības aizvien cītīgāk ieviest un darīt. Tad arī tajos brīžos, kad uzņēmēji nāk ar kaut kādiem šiem te veicinošajiem faktoriem, tad, vai rīkiem, instrumentiem, tad arī sadarbīgums un tāda izpratnē apusēja, es gribētu teikt. Man, protams, ir ko teikt. Pa lielam ir jāļauj valsts kapitāla sabiedrībām nodarboties ar komercdarbību. Šobrīd ir tiešām daudz dažādu šie ierobežojumi. Manuprāt, mēs kā valsts neizmantojam milzīgu potenciālu, kas mums ir. Mēs neizmantojam valsts kapitāla sabiedrībās esošās kompetences, finanšu resursus un iedot tādu vilkmi ekonomikai. Tas vienkārši ir jādara, un ja Latvijas darba devēja konfederācija to var izdabūt cauri normatīvajam regulējumam, tas būtu ideāli. Es zinu, ka mums ir milzīgi daudz pretinieki, kuri no vienas puses bremzē valsts kapitāla sabiedrību attīstību, bet tajā pašā laikā saprotot, viņi bremzē arī savu attīstību, jo tajā brīdī, ja ir konkurence, tad tev kā privātajam uzņēmumam būs jāskrien vēl ātrāk, un iespējams tu atnāks ar vēl kādu labāku ideju, lai tu spētu aiziet eksporta tirgos un ekonomikā iedot lielāku vērtību. Konkurence ir ļoti liela priekšrocība, un jo vairāk būs konkurence starp valsts un privāto sektoru, jo būs labāki rezultāti. No RIMI perspektīvas gribu teikt, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar ilgtspējas tēmā iesaistītajām ministrijām caur pārtikas tirgotāju asociācijām, 3 Baltijas valstīs arī ilgtspējas nevalstiskajām organizācijām. Un mēs redzam, cik ļoti mūsu publiskā pārvalde straglo ar zaļā kursa laicīgu transponēšanu. Un tas īstenībā ir ļoti skumji un bēdīgi, ka mēs Baltijā skrienam pakaļ ejošam zaļā kursa regulējumu vilcienam, piemēram, atmežošanas regula stājas spēkā nākamā gada janvārī. Baltijā nav noteikts pat kompetentās iestādes. Tad mēs kā biznesa īsti nezinām, kāds būs auditu plāns, kāds būs vadlīnijas, bet mums ir jābūt atbilstošiem Eiropas Savienības regulai, un ja mēs neesam, mums ir milzīgs sods. Un tas īstenībā ir ļoti skumji, ka publiskās pārvaldes reputācija ir tik sarežģītā stāvoklī, jo zaļā kursa regulējums prasa vēl lielākus resursus publiskai pārvaldei, tā transponēšanā, uzraudzībā, ieviešanā. Taču mēs redzam, ka politiskā atbalsta šim īsti nav. Ja, un tad, kur mēs kā biznesa esam ar novājinātu ierēdniecību, kas nespēja tajā vilcienā ielekt un ilgtspēju mētā kā karstu kartupeli no vienas ministrijas uz otru. Tā kā es domāju, ka varbūt ir jādomā par strateģisko komunikāciju publiskās pārvaldes reputācijas celšanai, uzticības veicināšanai un arī tātad nepieciešamo resursu nodrošināšanai, lai regulējums tiešām būtu laicīgs, plānveidīgs un tad jau mēs varam runāt par kādu Baltijas sadarbību vai kaut ko tādu.
Jā, es ļoti pa 110% piekrītu Zandai un kolēģiem arī. Un man ļoti patika, mācoties par ilgtspēju, viens citāts, ka vienīgā stratēģija, kas ir bezcerīgāka par kapitālismu varas izmantošanu uzņēmumu sakārtošanai, ir stratēģija, kas paredz gaidīt, ka valdība to izdarīs. Un tas ir arī kaut kas tāds, kam es absolūti piekrītu tīri no pieredzes, no savām ikdienas gaitām, visās iespējamās ministrijās, jo regulējumi, kā jau es minēju, kas skar mūs, ir ļoti daudz. Paldies LDDK īstenībā ir ļoti liels atbalsts, tīri informatīvi, bet es arī tikpat labi zinu, kad arī ministriju ierēģi noslogoti un tā tālāk, arī viņi no Eiropas komisijas šos dokumentus saņem iepriekšējā dienā vai tajā pat un ar lūgumu nokomentēt pēc 2 stundām. Tā kā tas darbs ir vienkārši ārkārtīgi laikietilpīgs, cilvēkietilpīgs un es viņus neapskaužu, jo es zinu, kā tas ir otrā galā, Tas, ko varbūt sagaidītu, ir kaut kādu koordinētu rīcību politiku, jo visi zaļā kursa dokumenti savā starpā ir saistīti. Tas nozīmē, ka saistīti starp ļoti daudzām ministrijām. Bet tas, ko mēs ikdienā redzam, ir tas, ka trūkst šīs komunikācijas un teiksim, pakāpšanās uz šī beņķīša, no augšas paskatīties visu laukumu. Un tas ir tas, ko ļoti gribētos redzēt. Es ceru, ka kolēģi no LDDK šo arī piefiksēja un tālāk arī šīs te idejas nesīs gan par konsultatīvajām padomēm, gan šo te skatu no augšas, ja tā var teikt, uz ilgtspējas jautājumiem. Bet noslēdzot šo diskusiju, es gribētu jums vēl pēdējo jautājumu katram uzdot. Mēdz teikt, ka ilgtspēja tas nav gala mērķis, tas ir process, tas ir ceļojums, tas ir tāds ilglaicīgs ceļš. Šodien mēs šeit runājam par jūsu šī brīža pieredzi un šī brīža redzējumu savu uzņēmumu ilgtspējas attīstībā. Ja mēs šeit satiktos pēc gada, varbūt lampā, varbūt kādā citā formātā, kas ir tā 1-2 fundamentālās lietas, kuras jūs savā ilgtspējas ceļojumā gribat nākamā gada laikā izdarīt un satikties, pastāstīt šeit pēc gada? Es zinu, jau. Tātad pirmām kārtām es gribētu, lai tādā cilvēciskā līmenī līdz nākamajam gadam būtu šī sadarbība, līdzsvars visās jomās un šī koordinētā politika, bet tādi tīri praktiski uzdevumi, ko es gribēju pieminēt, ir, es esmu ļoti priecīga, ka mūsu nozare ir spējusi vienoties savā starpā un pateicoties CSR Latvija darbam, mums taps ilgtspējas memorands, un šī biedrība pieminētā ir ar pieredzi šajos jautājumos, ko nozīmē šis memorands, kad mēs nozari pasakam, ka mēs apzināmies savu status quo, un mēs zinām tās lietas, kas mums ir jādara. Un, ja zem tā parakstās apakšā uzņēmumi, ministrijas, iesaistītās puses, man liekas, tas ir ļoti, ļoti labs ceļš, kā mēs varam turpināt strādāt un parādīt to, ka mēs esam ilgtspējīgi un ēdīsim Rimī nopērkamus burkānus. Paldies! Es skatos uz to suņu spēli un domāju, ka negribētos, lai mēs kaut kad būtu tādā līmenī, ka mēs kaut kur stāvam viens pret otru un mēģinam uzbrukt un vienlaikus spēlēties ar šīm tēmām, jo man liekas, ka pēc gada mēs būsim vēl tuvāk mazliet tam, no kā es baidos, bet tam lielajam zaļmaldināšanas burbulim. Mēs jau runājām arī te paši savā starpā, ka tā ir atsevišķas diskusijas vērta tēma un temats. Bet patiešām, jo vairāk uzņēmumi sāks izstrādāt savus ilgtspējas un nefinanšu ziņojumus, jo vairāk pievērsīs uzmanību šiem tematiem, jo es domāju, ka diemžēl, bet mēs nonāksim arī vairāk tajā pusē, kur uzņēmumi aizvien vairāk izmantos šo zaļmaldināšanas, varbūt ne gluži nolūkos, droši vien PR nolūkos, bet būs arī risks iebrist tajā zaļajā pļavā.
Bet runājot par tieši mūsu uzņēmumu, mēs būsim interesantā posmā. Mēs būsim izdzīvojuši pirmos ilgtspējas mērķus. Tātad mums bija 2023. 25. gads periods, jau, un tad nākamajā gadā mums ir jāuzstāda nākamie ilgtermiņa mērķi ilgtspējā. Tā kā būs interesanti paskatīties, kas ir sanācis, kas nav sanācis, pašiem no savām kļūdām pamācīties un skatīties, tad, kas ir tas nākamais mērķu cēliens, ko mēs paši sev liksim galdā. Jā, es būtu priecīgs, ka pēc gada Latvijā sāktu būvēt vēja parkus. Ir pāris idejas, un es ceru, ka viņas īstenosies. Un es arī ļoti ceru, ka mēs veiksmīgi tiksim vienam lielam izaicinājumam, kas mums ir energoapgādē priekšā, kas ir sinhronizācija ar vienoto Eiropu. Un arī ar tiksim galā, cerams, un kad arī tās elektrības cenas jebkuram no mums būtu pēc iespējas zemākas. Nu jā, jau minēju par zaļā kursa ātrvilcienu, kam mazliet mēs Baltijā skrienam pakaļ. Es ceru, ka mēs tur veiksmīgi ieliksim, gan kā uzņēmums, gan kā nozare, gan kā 3 ekonomikas, kas arī ir cieši saistītas. Pēc gada nebūs lielu problēmu, skandālu, sodu vai kaut kā tāda, kas var ilgtspējas tēmai radīt reputācijas problēmas. Es domāju, šis ir milzīgs izaicinājums lielajiem uzņēmumiem, un arī LDDK, domāju, mums arī atbalstīs. Bet tā ļoti vienkāršot runājot, es ceru, ka jūs novērtēsiet nākamgad ieejot Rimī veikalā, un ja jums nebūs līdzi auduma maisiņš, jūs varēsiet paņemt organiskās plasmasas maisiņu, kas aizvietos pārstrādātās plasmasas maisiņu un savās maisaimniecībās veiksmīgi šķirot bioatkritumus. Ļoti labi vēstījumi, manuprāt, un es domāju, ka pēc gada iespējams mēs varam atgriezties arī pie diskusijas par šo te Baltijas kontekstu, par 3 ekonomikām, un es domāju, ka tas varētu būt tāds nākamais posms, kā mēs arī paši varam izglītoties, attīstīties, mācīties no kaimiņiem, dalīties savā pieredzē un tā tālāk. Paldies visiem dalībniekiem par dalību diskusijā, paldies visiem klausītājiem par pacietību un interesi klausoties, un lai jums veiksmīgas turpmākās lampas diskusijas. Paldies, Ievai!